Kādu eksperimentu mēs varētu veikt konkursam zvaigžņu klase? Varbūt mēs varētu taisīt vulkānu. Nu nē, labāk litīgā ķemme. Bet varbūt labāk dzērienu buņģas saspiešanu izmantojot tikai ūdeni? Jā! Mums vajadzēs parastu dzēriena buņģu, elektrisko plītiņu, knēglas, pietiekami lielu trauku ar ūdeni, lai tajā pilnībā iegremdētu buņģu, un vēl glāzi. Trauku ar ūdeni noliek blakus plītī. Ielai buņģā tikai tik daudz ūdens, lai nosaktu tās dibenu. Buņģa ir jānoliek uz elektriskās plītiņas. Ūdens sāks vārīties un izspēdīs no buņģas gaisu un piepildīs to ar karstiem ūdens tvaitiem. Kad ūdens buņģā sāk vārīties, tā ir jānoņem no plīts un ar atveru uz leju iegrimdē ūdens traukā. Tikai jāuzmanās pārvietojot buņģu, jo tā būs kļuvusi ļoti karsta. Buņģa tūlīt sāk saspiesties pati no sevis. Uzkasētie tvaiki buņģā ir nokļuvuši augstajā ūdenī, kondensējoties, liekot kristies spiedienam skārdenes iekšpusē, kā rezultātā ūdens spiediens no ārpuses to saspiež.